Pirms kāda laika uz ielas saskrējos ar savu māsīcu Inesi un iesoļojām kafejnīcā padzert tēju. Ēzdama kūku, Inese sāka neviļus birdināt asaras un kratīt siru. Jāni, vai nevari man ar padomu izlīdzēt, šņukstēja māsica. Viņa strādājot suņu viesnīcā lepnās ķepas, taču īpašnieks, nespēdams maksāt nodokļus no visas algas, darbiniekiem piedāvājis ultimātu, vai nu atlaišana vai alga aploksnē. Tāpat no valsts nekādas jēgas neesot, iedrošinājis šefs. Inesei darbs ir vienīgais ienākumu avots, tāpēc piekritusi saņemt algu aploksnē un turpinājusi kopt un lutināt pūdeļus un mopšus, ko glaunos auto saimnieki veduši viesnīcā izmitināt, kamēr paši laidušies uz siltām zemēm. Bet tagad arī viņiem grūti laiki, un tādēļ klientu maz. Viesnīca esot tuvu bankrotam un pašai draudot bezdarbs. Tā kā nodokļus nav maksājusi, no valsts uz lielu atbalstu varot necerēt. Viņai gan esot spoža ideja, kā suņu biznesu iekurbulēt, bet baidoties šefam stāstīt. Saka, ja jau valsti māna, piemānīs vēl mani arī, nospers ideju un atstās tukšā. Pareizi, teicu māsīcai. Ja ideja laba, vajag realizēt, bet ar blēžiem nav pa ceļam. Sūti bekot to lepno ķepu saimnieku. Un vēl noteikti darba inspekcijai piezvani. Brīdini. Labāk pati uzsāc biznesu. Gan jau spožā idejai, arī šajos laikos banka naudu dos. Iedrošināju Inesi. Un patiesi, viss notika kā smērēts. Un drīz Inese nodibināja savu inovatīvo firmiņu.